Man liekas, es drīz varētu strādāt arī kāršēringā. Es ļoti labi visas zonas zinu un tā. Ir tīpaši, ja tu brauc ar elektroauto, tiešām tev nekur nav nekas jāsatraucās. Tā kā viss ir ļoti labi. Smirdīgas mašīnas man nav bijušas labu laiku, bet ir bijuši pārsteigumi, protams, mašīnās. Ir, jā. Kas ir bijis tāds interesantākais, ko tu esi atradusi pēc iepriekšējā braucēja? Telefons. Atbloķēts? Diemžēl nē. Diemžēl nē. Jā, telefons ir bijis. Parasti kaut kādi tie aikus, tās izsmēķētās tās daļiņas. Tas standartiņš. Tas netiek Kaut kāds, jā, tas gan, man tāds jau, tad atver un izmet. Tev, protams, piedāvā iespēju braukt ar autoņu, un tu vienkārši tas, ko izdarīt. Tā ir labāk nedarīt. Jā, kaut kāds pudeles. Atvet un tvertnītē lūdzu izmetāt. Jā, tieši tajā brīdī, kad tā ir tava mašīna, tad ir vienāli, ka tu tur ir čūpa blakus beņķī tāda rīktīgi. Tur pārdečoku un tik tur lietas iekšā. Ar lāpstu, jā, vai ne? Jā, tieši tā. Tā kā neteikšu, ka izdevīgāks ir kāršērings. Visdrīzāk nē. Ja tu braukā kā es, ja tu, piemēram, reizi nedēļā tur viņu paņem 20 € samaksā un dzīvo vesels un staigā tālāk, bet ja tu esi tāds konstants braucējs, tad tur jau ir jādomā par savu auto. Bet ir čakars. Nav? Tev pie mājas visu laiku viņi ir. Nav visu laiku, es vienkārši izdaru, lai tā mašīna piemēram mājas. Tu viņu pieslēdz ar ķēdi? Es vienkārši domāju laikam uz priekšu. Es saprotu, ja man, piemēram, rītdien vajag mašīnu vai ko, es viņu iepriekšējā dienā, tā kā es viņu dabūšu, norezervēšu un atvedīšu līdz savai mājai, ja man kaut kur pa ceļam ir. Jo man arī bieži nav pie mājas. Bet tā rezervācija jau arī maksā kaut ko, vai ne? Jā. Okay. Diemžēl nav piedzina kaut kādu 4 mašīnas vakarā, lai no rīta viena no tām būtu brīva. Es vienkārši rezervēju uz vairākām dienām, tad viņi jau automātiski ir. Tā kā man neviens viņu nevar paņemt. Jā. Tas ir ērti, tādā ziņā tas ir ērti. Jā. Okay. Labi. To mēs vēl piedosim. Jā. Tā kā tālāk rakstiet komentāros, vai jūs esat kāršēringa cienītājs vai savu auto cienītājs. Bet runājot par savu auto, tā ir vairāk drošība vai vairāk galvas sāpes? Jo, piemēram, kāršēringam tu vari neuztraukties par visiem remontiem. Tu dzīvo vesels, kaut kāda riepa atkrita, un tā nav mana problēma. Tā kā, bye! Labi, ja tu iebrauc tramvajā, tad tā ir tava problēma. Tur bija tas gadījums nesen, kad iebrauc tramvajā, tad tā gan ir tava problēma. Ar kāršēringu, jā? Jā, ļoti daudz avārijas taisa. Tie ir vairāk jaunieši, kur tikko dabūjuši tiesības, un viņi jau šitā jūtās, un viņiem tā pieredze diezgan maz. Es godīgi sakot neteiktu. Es arī redzēju, ka cilvēki gados gonkā ar tām mašīnām tā, ka traki. Kā cilvēks skatās, viņam iet tas skaitītājs, viņš saprot, minūtē tur ir 20 centi, pedāls grīdā, un viņš lido ar to mašīnu tā kā traks, lai samaksātu nevis tur 5 €, bet 4,70. Tie 30 centi ir pārkāpums visur. Tā jaunība kārtīgi atcerās, ne? Jā, kaut kādā brīdī cilvēks paliek jaunāks. Tas ir Kāršērings. Kāršērings. Paliec jaunāks.